Ej, davai. Nē, tev ir... Es to darīšu katru dienu. Tev tikai vienreiz tas jādara. Tev vieglāk. Uzliec to dziesmu. Tā. Es nemāku dejot cūkas riču. Nu, tad tu neesi latvieši, ja nezini cūkas riču. Ar visiem izcīvēniem. Kurš vēl? Pārāk kā? Tāpēc mēs tikko bijām pie mazajiem filmētājiem. Jā. Nu, man 12. jārāda, ko es būšu sataisījis. Un viņi var iemācīt kaut ko jums? Protams. Nu, tā kā man nebija kapkat. Nu, mēs mēģinām pārkāpt fizikas likumus fotografijā. Wow. Man liekas... Tas ļoti zinātniski izklausās un gudri. Einšteins kapā griežās, ja? Es domāju, ka viņš jau visu laikā ventilators ir šitāds. Šitā izstāsta, ka tā kā pēdējā brīdī taisīts mājas darbs, tā kā pamostās no rīta. Ak, Dievs, tā bija mājas darbs! Un pieceļās tā kā, stars! Aiziet, gatavs, vai ne? Jā, uzgriež, lai būtu. Stresā pamodies vienos naktī. Bet tad jau nav nekāds stars. Tur izstāsta, ka no rīta tā kā... Nē, no rīta jau gaiši. Šitāds bija tavējs? Jā. Kuram ir sanācis vislabāk? Tev? Jā. Tas ir tikai pēc izglītības esmu galvenieks, jā? Nē. Ko jūs darīsiet ar šiem āmuriem? Sitīsim. Ko jūs sitīsiet? Cilvēkus? Tu kā darīsi savu kastu? Samadošu uz pilnu ar naglām. Saliks pilnu ar naglām? Jā. Un ko tu darīsi savu kastu? Es arī pilnu ar naglām un likšu instrumentus iekšā. Jūs tā kā visi amatnieki būsiet, jā? Jā. Jā? Darīsiet lielas lietas, jā? Jā. Būvēsiet mājas? Jā. Jā? Jā. Kāda tev sapņu māja? Nezinu. Kāda tev sapņu māja? Man villa. Villa? Un kas tur būs? Baseins. Vēl? Jacuzzi. Vai ne? Un kas vēl? Man gultā būs pašam man. Un dzīvnieki? Man būs trusis. Un kas vēl? Tikai trusis. Rasa, tātad, ko mēs vēlamies no tevis? Mēs vēlamies, lai tu atver rītdienas video. Tā kā, lai tu tā kā saki, čau! Sveiciens! 3x3, 4. Dievs, Tā kā es šodien no rīta. Es tā neesmu spējīga. Varbūt, bet lūdzu. Nu, labi. Jā? Rekur pie kocī. Cik ilgi mums jāguļ? Līdz rīt domās, ka kaut kas jāsaka. Man jādomā, kas jāsaka. Nu, tev jāatver dienu. Uz kuru pusi es mostos? Uz labo vai uz kreiso? Ar kuru kāju tu izkāpsi no šitās gultas? Es neesmu gultā. Es jau Jākobu neguļu. Es vienkārši guļu uz grīdas pati uz sevi. Viņš vienkārši gadījās. Čau! Kas bija vēl jāsaka? Sveiciens 4. dienā. Kur? Uz grīdas. Tu vajag izgulēt. Labrīt! Sveiciens Limažu 3x3 4. dienā. Viņam vēl vienu? Bija arī jāceļas? Nē, es parasti pasaku labrīt un guļu tālāk. Jā? Tu var nakts gulēt ar mums. Ne, labāk, ne. Labrīt! Labrīt. 3, 4. Labrīt! Es esmu vēl aizmidzis. Vienkārši, ka viens zvādiņš ar viedu krāsu šite ir, tad un tev vajag šito uzliekt, un tad būs skaņa. Ja šitais nokrita, tad visu ir nāsakārta un taisa robotiņa vēl. Tu gribi parādīt, kāds jādara? Jā, toši. Tāpēc, ka šīs meitenes ir ļoti runīgas.
Un tā gala meitenes ļoti cītīgi strādā. Un es 100% pārliecināta, ka tā meitene, viņas ir tikušas krietni tālāk. Mēs taisam vainagus. Zīļu vainagus. Kādreiz Pērlīti sauca par zīlēm. Kur grib būt modeli? Šinī galā. Šeit? Jā. Es drīkstu? Jā. Jā. Un tev tu ņemsi nost? Tas notiek naktī. Jā, paliksim bez ņemšanas nost. Nu, skaisti bez gala. Es gan teiktu, kad... Nu, pamēģini pateikt kaut ko sliktu. Redzēs, tur vēļš ziemo. Nē, tad Nē, nu tad jau viņš jau vispār ideāls. Tur jau bez variantiem. Tur jau Nē, tad... Tu pamēģini pats. Nu, iedod. Nē, viņš jau... Nē. Nu, ko? Ir laiks ekskursijām. Čau. Tev pat bungas ir? Jo, ir bungas. Jā? Skrēņ, jūs braukšēt spēlē bungas? Minhauzena. Minhauzena? Jā? Ko es tu spēlēsi? Nē, mēs pa ceļam uzdziedām citreiz, nu tā, un tad tā lustīgā braukšana. Nu jā. Ko tu gribi redzēt tur? Nu, es gribu redzēt beigās jūru. Jā? Jā. Un ko tu sagaidi? Ka jūra būs mierīga. Jūra būs mierīga. Jā. Super, lai jūra ir mierīga. Jā. Mēs gribētu redzēt, kur ugunsgrēku filmē. Kur ugunsgrēku filmē? Un kur tad ir jūsu uzlīmīts? Labi. Nu tad jāmeklē oranžā krāsiņa. Mēs atbildu par violeto. Tu atbildi par violeto? Jā? Tu vairāk neredzi, tev ir klapas, jā? Tieši tā? Tu zini, kur ugunsgrēku filmē? Nē. Nopietni? Nopietni. Nē, tā kā rokas es nezinu, kur ugunsgrēku filmē. Neesmu skatījusies ugunsgrēku. Vai tu zini, kur es filmēju ugunsgrēku? Kur tu filmēji ugunsgrēku? Nē, kur filmēju ugunsgrēku? Nu, tāds vakar bija, kad mucas dedzināja. Tad bija ugunsgrēks. Tas bija tur. Nē, seriāli ugunsgrēks. Nē, es galīgi nezinu, ko pa... Es nezinu. Kas glīti dzīvo, tas glīti uzvedas un glīti raksta. Jo dzīvē visam sava kārtība, visam sava vieta, visam sava daļa, savs sākums un savs skaistums. Lieli burti no lieliem kalniem, augšā kalna gals, lejā kalna ielej un iznāk maz slitkalniņi. No šādiem slitkalniņiem lielie burti brauks lejā un mums lielus stāstus stāstīs. Vai tas ir burtiņš A, D, B, M, N, T, F, I, K, L, Z, P, R, V, H, M un citi. Paldies! Kad mīļu draugu jeb draudzeni pasēšu kuntamam kas tēnu laimi mīļajam. Ot ite ir garumzeme meklējam, tas ir mīļajam. Jūs esat mākslinieci, jā? Nu, kāda māksliniece? Es radošu sievieti laukos. Nu, labi, pabeidz lāstu. Zini, kā tev šitā tereni varēsi? Tu varēsi tas. Nu, dāmas, uz Rīgu? Nē. Nē? Atpakaļ uz Limbažiem? Nē. Pie mammas? Smaita nāve nāk. Kā viņi sauc? Kačīts. Kačīts? Jā. Viņi sauc kačīts. Es esmu Preļu čempions Zaglis vienu vakaru.
Pagājušajā gadā. Nē, es gulēju. Es apzagos viens pats. Tas jautājums tāds. Mēs rekur ar Robertu Rīta TV. Mēs sēžam un mēs gatavojamies nākt uz šiem dančiem, un mēs saprotam, ka mēs neesam gatavi. Mēs neesam gatavi. Kā nav gatavi? Jo mēs vienkārši nezinām, ko sagaidīt. Nu tad cepu, māra pankūkas. Cepu, māra pankūkas. Cepu, māra pankūkas. Tas ir tas sākumiņš vienam dancim. Galvenais ir visu dienas garumā sakrāt enerģiju. Un, kad tu sāc dejot, tā enerģija tikai vēl palielinās. Bet, ja nav enerģijas, atkal var uzlādēties. Jā. Tas jautājums skan šādi. Ja es nāku sagatavojies ar savu zagli, vai tas man palīdz? Jā, noteikti. Tas noteikti dar. Tas strādā. Tas ir viens no pamatdanču elementiem. Pamatdanču elementiem? Jā, obligāti. Tu tagad biji Preiļos, tev ar kabatā bija zaglis? Nu, negluži kabatā, man vajadzēja šito nozakt, jā, kopā ar meiteni. Nu, tur svarīgi ir Ēriks Zepes šī gadījumā, jā. Viņam vajag tā pareizā vietā to ieveidot, jā, lai labi skan. Man ir deja ar zagli. Super, paldies. Labi. Visi kāra laimīgi, kad ir savu mīļo vīna.